Slavenās latviešu grupas Kombuļu solists pārcēlusies uz dzīvu Priekulē pie savas jaunās mīlestības dāņu uzņēmēja Benda Jensens Storgārda. Appusējas simpātijas no pirmā kontakta internetā uzplaiksnījušas tai pašā dienā, kad Inesei salūza sapnis par melnaidaino eģiptieti Maiklu, kurš izrādījies bāla mute. Mans nēģeris uz Latviju netika. Viņam vīži nedēļa. Kaut gan es izskraidīju visas Latvijas iespējamās iestādes, prasot un lūdzoties. Nekā. Pēkšņi viņš man vairs neraksta, kaut kā mazāk raksta, tur baigā lielā mīlestība. Neraksta, un pēc tam, pēc kāda brīdiņa uzraksta. Man no laika, es daudz strādāju, mēs ar draudzeni viens un man uztaisīja izdarīt tā, ka uzraksti viņam vēstuli. Un tā, viņa arī uzraksta viņam, es esmu meitene brīva, varbūt tu vari mēģināt ar mani satikties. Un šī arī uzraksta. Un to vēstuli aizsūta. Šis es esmu brīvs, man draudzenes nav. Es par Ines nekad neesmu domājis, man Ines neko nenozīmē. Un tā. Un pēc tam es jau visu tās vēstules aizsūtu atpakaļ. Es saku, Maikla, tā bija man labākā draudzene. Es saku, un tagad tu man šitā izdari, tagad es jau uzrakstu, man šitā izdari. Saku, un tagad pasaka ardīja Latvijas vīzai. Un šī uzraksta viņam pār to, ko uzraksta viņam. Un viņš šeit draudu vēstules sūtīja un nobloķēja man visu. Un tajā pašā dienā burtiski Bens apskatījās manu profilu. Viņš man saka, viņš man ir iepriekš redzējis, bet neko neaicināja, draugos neko. Es jau tikai tā bildīti redzu, un tāpat tās telefonā tikai nelielajā internetā tā tikai paskatījos. Un pēc 2 stundām viņš saka, es tev zvanīšu, tu man iedod telefonu. Es gribu tev palīdzēt. Kāds ir palīdzēt? Kā var palīdzēt, ne? Un pēc tam pagāja 2 stundas, viņš man piezvana. Parunājamies, brauc uz Rīgu, satiksimies. Pa nakti nevaru gulēt. Tāds uztraukums. Un vajag patīk balss. Un viņš tik nopietni tā. Var just, ka nav tāds kaut kāds ķerts. 4 bērnu māmiņa no savu dzīvesbiedri Ērika Cibuļska aizlaidusies ilgi nedomājot un samalojusi vīram, ka palikšot pie māsas Rīgā, bet patiesībā ļausies romantikai ar 60-gadīgo uzņēmēju, kurš Priekulē ar biznesu nodarbojas jau vairāk nekā 12 gadus. Beidzot, Ines jūtas kā īsta sieviete un par savām jaunajām attiecībām vīram, kurš viņai nekad nesot sniedzis mīlestības apliecinājumus, tik paziņojusi pāris dienas atpakaļ. Viņš neko vispār nedara. Viņš nedara nekur, viņš neiet, viņš nemeklē. Viņš saka, Ines, es bez tevis nevaru atsūt man naudu. Un tā visus gadus un vienmēr. Un bez nekādiem tādiem mīlestības apliecinājumiem, nekad tādas kopas. Tad nav tādas apķeršanās vai nav tādas siltuma. Nekā nav. Mēs kā draugi. Tu esi vienā istabā, es esmu otrā istabā. Kā tu izturētos 10 gadus? Bērni radās viens pēc otra, vienam 7 gadi, vienam 6 gadi, 5 gadi un 3 gadi. Inesei, kurai seksa nesot bijis 3 gadus, un vīrs pat savulaik pacēlis roku pret viņu, beidzot jūtas laimīga un piepildīta. Jā, man tagad ir viss. Es pirmkārt jūtos cienīta. Es pamostos no rīta, uz mani paskatās tādām mīļām acīm un pasaka labrīt. Līdz šim man neviens to neteica, jo tas likās ļoti apgrūtinoši pateikt viņam Ines labrīt. Jo to vakarā gulēt es dzirdu ar labu nakti. Man pieskarās un man nesāp. Savukārt Bens savai mīļotajai Inesei, ar kuru kopā ir nešķirami 2 nedēļas, noteicis pārbaudas laiku uz mēnesi, kurā Inesei sevi jāpierāda. Pēc pārbaudas laika arī Bens būšot gatavs sniegt portālam interviju. Principā Bens grib redzēt, kā es domāju par savu karjeru, kā es kontaktējos un cik man aktīvi notiek visu man tā koncertu meklēšana un darbošanās. Viņš grib redzēt, kā es uztveru dzīvi ikdienā, vai tiešām es esmu, vai man ir vērts, varbūt es tādu vienkārši tā izmantoju, paņemu un paldies, tu man esi iedevis un es varu aiziet. Bet viņš grib redzēt, vai cik es esmu stabila savā sirdī, savā emocijās tādās, un attieksmē pret viņu gan, es domāju, un attieksmē pret dzīvi kā tādu, pret naudu. Pret saviem sapņiem. Varbūt es ļoti vējgrābs, kā teikt, liela.
Savās jaunajās mājās Inese cenšas izprast pati savu es un iegaumēt jaunās dzīves vietas nosaukumu – Priekule, kas visu laiku izskrienot no galvas. Man vienmēr kāds piezvan un jautā, Inese, kur tagad esi? Es saku, kur mēs esam? Ben, kur mēs dzīvojam? Priekule. Jā, un šis jautājums ir tāds. Un es viņam prasu, kur mēs esam? Kur mēs esam? Un nevar atcerēties prieks. Nevar atcerēties priekulu. Un tāds kalns, bet Benam tā pasaka vienu vārdu, viņš atcerēsies vienmēr visu. Viņš saka, man patīk, ka tu visu laiku runā vienu to pašu. Es tagad mēs, ka es angļu valodu nezinu. Nē, nu jā, es jau neko nevaru citu pateikt. Nē, nu jāpierod. Un... Kulta grupas Kombuļu soliste, kur pieņēmusi jaunu pseidonīmu kā Inese Saulīte, sniegs savu pirmo solo koncertu 22. maijā Priekulas kultūras namā. Ineses. Paties pēc kameras. Nu, re, te būs mīļa piemiņa. Liepainiekiem LV. Ineses Saulītes. Jā.